Baterija ir neliels, viegli pārvietojams elektrības avots. Baterija sastāv no ķīmiskām vielām, kas reaģējot veido pozitīvus un negatīvus ionus. Tās ir elektroķīmiskas ierīces, kas pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā enerģijā. Ķīmiskās reakcijas rezultātā viens elektrods kļūst pozitīvi lādēts, bet otrs negatīvi. Elektrodu veido elementu pozitīvo un negatīvo spailu. Baterijas spriegums ir atkarīgs no elektrodu un elektrolīta ķīmiskā sastāva. Maksimālā strāva ir atkarīga no elektrodu virsmas. Mēs ļoti labi zinām, ka mājas apstākļos ar citronu vai kartupeļu palīdzību var radīt elektroenerģiju, kas ir līdzīga baterijas radītājai. Mēs izmantojām kolu, jo kolā ir fosforskābe, un vide, kas ir skābe, kas nozīmē, ka tajā ir daudz ūdeņraža ionu, pozitīvi lādēti. Mēs izmantojām 1 centīma monētas kā elektrodus, jo to sastāvā ir varš un skrūvis ar cinka pārklājumu. Mēs izmantojam varu un cinku, jo tiem ir dažādas īpašības. Cinks ir daudz aktīvāks metāls par varu, metāla aktivitātes rindā. Tas atrodas pie vidēji aktīviem metāliem. Fosforskābes ietekmē cinks pārvēršas par pozitīvu cinka jonu un savus elektronus atstāja cinka skrūvē, kur uzlādējas negatīvi. Arī varš ir metāls, un tajā ir brīvie elektroni, kur atrodas arī pašas monētas malās. Ūdeņraža jonu pievelk šie elektroni vara monētās, jo pozitīvas un negatīvas daļiņas pievelkas. Tad, kad tie savienojas, rodas neitrāli ūdeņraža atomi, kuras superātri apvienojas molekulās H2 un izdalās kā gāzes burbulīši. Bet vara monētas tagad ir radies elektronu iztrūkums. Starp vara monētām un cinkotajām skrūvēm rodas potenciāla starpība, un tas ir elektriskais spriegums. Ja skrūvis un monētas savieno, tad elektroni no skrūvēm plūst uz monētām, un tā ir elektriskā strāva. This might be the best night that we have ever had, that we have ever had, that we have ever had, that we have ever had together. Hey, motherfucking hey. Have you ever killed a coyote in the middle of a party? In the night, in the middle of a party? Have you ever killed a coyote in the middle of the night, in the middle of a party? Brought it home and threw it on the carpet. Said I killed a coyote, I'm starving. Who wants to eat a coyote? Who wants to eat a coyote?